Šeit bija divas mājas, viena, kur mēs esam izdegusi 2009. gadā. Tas piederēja krāsotēju meistaru Johans Kreslings. Uz stūra ir viena no vecākām Rīgas mājas, jo šīs sāka attīstīties 1871.–72. gadā, un uz stūra mums 1876. gads. Tā kā tas ir ļoti sena māja priekš šī rajona, jo šeit bija Smilšu kalni, karavīru nometnes, Matis iela kādreiz saucas nometņu iela, jā, un attīstījies kā koka pilsēta šeit viņa, jā, un šī stūra māja mūsu viena no lielākām tā laika mājām, jā. Vecaka pašlaik ir, jo vecaka nodega pagājušajā gadā, jā, tā kā mēs esam vecaki uz Krāsotāju ielas un Lienas arī ielas. Un centrs un parādās ideja, ka pēc Eiropas parauga izveidot koka centrs, kas varētu būt palīgs to, ko mēs šobrīd darām. Palīgs iedzīvotājiem, palīgs namīpašniekiem, te mums bieži vien arī namīpašnieki pulcēs. Mēs mēģinām viņam propagandēt koka arhitektūru, un viņi prasa padomus, un nāk, un teiksim, jau viens, ka mums ir 107 konsultācijas gada laikā apmēram. Jā, tas ir ļoti daudz, jā. Apzinājām koka arhitektūru, protams, lēni nāk, jo mēs tikai 3 cilvēki šeit esam, jā, bet šie pasākumi mums arī ir daudz pasākumu, un gandrīz katru nedēļu pa 2, pa 3 pasākumiem. Pie tam tie pasākumi sestdien, svētdien. Pasākumus mēs paši izmeklējam, jo mēs negribam pielaist šeit tādus pasākumus, teiksim, kas varētu būt skonta hāli vai ko, skaļa muzika, jo te apkārt dzīvo cilvēki. Pārsvarā tie ir intelektuāli, arī tajā skaita koka arhitektūras saglabāšana, mums meistarklases, kuri cilvēkus apmāca, teiksim, pašiem atrestaurēt vismaz logu, durvis vai kaut kādu sienas daļu. Protams, vienkārši cilvēks nevar atrestaurēt māju. Mums arī maza neliela ekspozīcija ir, kur ir izstādīti instrumenti, Grīziņkalniešu portreti, tā kā dzīvoja, teiksim, pagājušā gadsimta, aizpagājušā gadsimta, jā, strādnieku cilvēki, jo apkārt šeit ir rūpnīca, Grīziņkalna rajons, mēs esam rajons avoti, bet kādreiz viņš saucas arī Grīziņkalns līdz Matis ielai. Un šeit ļoti daudz fabrikas. Viena no lielākiem Baltijas vagonu fabrika, kur strādāja 12,000 strādnieki. Protams, tiem cilvēkiem vajadzēja dzīvokļi, kur dzīvot. Un līdz ar to visam šīm mājām ir apzīmējums galerijas tipa strādnieku kazarmas. Šeit mums instrumenti izstādi, jo mēs esam koka centrs, un mūsu mērķis savākt instrumentus, ar kuriem faktiski šodien nestrādā. Varbūt ar ēve vai kāds vēl strādā. Ļoti daudz paraugu, vēl daudz mums vēl tāda konservācija vai restaurācija. Šitā dzīvoklis, viena istaba dzīvoklis maksāja 10 rubļu. 10 rubļus speciāli mēs nolikam, un strādnieks pelnīja apmēram 80 kapeiku dienā,
līdz rubuli 20, apmēram 50. Un līdz ar to, lai nopelnītu šo dzīvoklīti, vajadzēja vismaz 10 dienas nostrādāt. Šeit mums tāda ideja arī tukša atstāts, tikai vienīgi atkal pie fotogrāfijas mēs piemēkojam priekšmetus, ja, lai būtu, jo apavos mājas, protams, laboja nenesa katru reizi. Nu, un te pie fotogrāfijas var redzēt sipoli, jā, it kā sipoli tēmu mēs risinām, bet tas saka ar to, ka mēs uzrādām, cik te cilvēki dzīvoja. Te ir minimālais 5 cilvēks un viduvēji 8 cilvēki tāda dzīvokļa dzīvo. Lielākais skaits pēc mājas grāmatas ir 14 cilvēki. Šī istaba mums ir Griziņkalniešu portreti. Tie ir cilvēki, kas gribēja Griziņkalnā. 2 fotografi, Roberts Mateus un Martiņš Lapiņš, kas te strādāja no 5. gada līdz 17. ieskaitot. Arī Edvards Smilgis te strādāja Apollo teātri, tāpēc viņš arī fotografējas šeit. Inteliģents sievietes dzēruši likeri un dzēruši no karafes. Un dzēruši špicglāzītes. Es nezinu, alkohola propaganda aizliegta, bet etiketes kā agrāk dzēruši, šo špicglāzītes bija domāt visam vakaram. Nedrīkstēja, jo tas skaities, nevisai inteliģents cilvēks. Pie tam ir 2 teicieni, kas ir obligāti, kad es vienmēr ekskursantiem stāstu. Pirmais malks, cik stiprs. Otrais malks, es laikam piedzeros. Te arī priekšmeti, kas pieder tieši šai mājai. Šie 2 priekšmeti arī saglabājas 3. dzīvoklī, tie iedzīvotāji atnesa. Es uzreiz neizliku, tā viņi briesmīgi dusmīgi bija, kāpēc nav izlikt. Tad es izliku, kā izskatās vispār tas servīze, to vēsturi, kad viņš tika izmantots, tas servīze 54. 58. gados, jā, un 2 priekšmeti, kas tieši pieder šai mājai. Mēs ne tikai fiksējam koku māju, piemēram, Griziņkalnā 107 mājas no 500 iespējamiem. Jā. Daudzi nodeguši un iznīcināti un tukšas vietas palikuši. Un 56 durvis, jo mēs fiksējam arī koka durvis, kas ir mūru mājas. Jo tā arī mūsu liela bagātība, kas pazūd. Pazūd katru dienu, piemēram, Krasotā jau vairs nevienas oriģinālas durvis nav. Visur metāla durvis ieliktas. Pie tām oriģinālas durvis ļoti skaistas. Viņi 100 gadiem kalpojuši un pēkšņi viņas sāk mainīt pret ļoti neizskatīgiem durvīm. Tas arī viens no mērķiem propagandēt šo jautājumu. Ja jūs pastaigāsiet pa Rīgu, jūs neieraudzēsiet 2 vienādas durvis. Ir arhitektoniski vienādi, klasicizms, bet katrs durvis ir individuāls. Bet otrkārt, šīs durvis nostāvēja 100 gadu. Kāpēc viņus jāmaina? Salīdziniet tās durvis, kas ir vecas koka, skaistas, elegantas, ar spoguļu stikliem. Saprotiet, ar spoguļu stikliem 100 gadu nostāvēs durvis. Jā, tagad Vecrīga ir aizliegts, ar likumu aizliegts mainīt durvis un logus. Jā, pārējā Rīga mazāk, bet ir zonēmi. Teiksim, mēs arī tāda arhitektoniska zonēma esam, kultūra pieminekļa tāda
kur arī nedrīkst, bet maina viens pēc otra maina. Un ļoti grūti izsekot un sodīt, ko citu var. Citu neko nevar, arī sots neko nedod, jo loks ir nomainīts. Protams, ka koka māja, tur nav ērtības, teiksim, tā kā mums augšā ekspozīcija, kur jāiet nakts vidū kaut kur pagalma tualeti, nav dušas, elementāras lietas. Šodien cilvēkam, tas ir nevisai patīkami dzīvot. Un es domāju, ka pārsvarā tie, kas dzīvo tādos dzīvokļos, viņi grib, protams, labi iekārtotu dzīvokļi, bet viņi spiesti naudu trūkuma dēļ, jo visu spēle nabadzība, jo mūsu tauta nav tik bagāta, lai varētu restaurēt kā Somija, Norvēģijā savas mājas un ierīkot dušas telpas un citas labi ierīcības. Tas prasa papildu izdevumus. Šodien kredītas bankas nedod tādam mājam, kas ir grimsti, vai grūti dabūt tādu kredītu. Līdz ar to koku arhitektūras novērtība ir saprotama, jo viņa neattīstīsies, jo viss, kas izdarīts, tas ir izdarīts. Bet uz priekšu, ja mēs tā domājam, varbūt no 1000 ēkām, varbūt 2, 3, 5 ēkas būs saglabātas. Pārējie ir nolemti iznīcināšanai, faktiski, vienkārši dabiskai iznīcināšanai. Ja mēs to nedarīsim, tā faktiski koku ēku liktenis būs uz nulles, vispār uz nulles. Vismaz tagad mēs kaut kādi 10%, ja mums izdosies pierunāt īpašniekus, dzīvokļu īrniekus, kas privatizējuši dzīvokļus. Tā ir liela propaganda. Visur Rīga ir ķēdes reakcija. Kalnciema centrs sāka restaurēt. Jūs paskatīties apkārt, daudzi nama īpašnieki ir restaurējuši savas durvis, nevis nomainīja pret kaut ko. Viņi redz, ka tas ir skaisti. Tas ir skaisti. Pats galvenais saglabāt cilvēkam to, ka māja ir dvēsele. Viena māja ir tepat Mūrnieka iela, ir uzraksts, ieiet, latiņu valoda, es latviski pateikšu, ieiet iekšā un Dievs apņems jūs. Jo arī tāds izteiciens mans nams, mans pils. Jā, tie ir teicini, ka cilvēki tas koka māja, kas aptver tev viņa mīļas sienas, viss mīgs, nevis kaut kāds mūris vai tagad liek to eiro remonts briesmīgo, jā. Tev ir patīkami dzīvot tāda koka māja. It sevišķi tāda māja, kur atrestaurēti. Koks mūsu, teiksim, baltiešu tautas, es pie baltiešu tautām skaitos, baltiešu tautam ir dvēseļu materiāls, jo mēs dzīvojam koku pīļus, nevis mūra pīļus, kā vācieši, jā. Visu laiku koks, sakot, jau paskatīties, Ezera pils, jā, visu laiku latviešu dvēseli bija saistīta ar koku.